Mūzikas dienas mini komentārs par tām trakajām idejām. Viena tāda jau nobriedusi, grupa Melom uz vasaras koncertu Mežaparkā saaicinās 100 un vairāk čellistus. Tie uz skatuves rībinās pazīstamus un populārus skaņdarbus. Par to ziņas vēl sekos. Bet es sapņoju par to, ka dažādas trakas idejas mūzikā varētu būt vairāk. Mums jau zināms tāds piesātinājuma sindroms, kad prāts vairs neuztver notikumus saistībā ar to, ka daudz viet, kas notiek visriņķī. Tad nu priekšplānā izlec pasākumi, kur kaut kas notiek radikāli citādāk. Kur nav tā, ka mūziķis godīgi uznāk uz skatuves, atloca notiņas, sniedz savu priekšnesumu, saloka notiņas un nemanāmi pazūd no skatuves. Var pavisam ko citu sagudrot, teiksim koncertu peldbaseinā, kā to nesen veica koris Balsis. Viss saistībā ar koncertu organizatoru radošumu un, ko tur slēpt, arī atkarībā no finansu pieejamību. Galvenais – darīt. Vai ne?